Labvakar, draugi! Šodien parunāsim par tādu tēmiņu. Man te sieva uzdeva tādu jautājumu interesantu. Kāpēc gan skolas nevarētu sākties 10? Jo bērns taču labāk izgulēsies un būs modrāks un tā. Un tā taču labāk informācija ienāk galvā un paliek, vai ne? Nu tā tad padomāsim, kā jums liekas, kāpēc tas notiek? Mans variants ir tāds. Tas ir tāpēc, ka nevienam īsti neinteresē, vai mēs tur iemācāmies kaut ko vai neiemācāmies. Skola ir viens no veidiem zombācijas, ierobežošanas, stereotipu ieliekšanas veidiem, viens no efektīgākajiem īstenībā. Pirmais ir, jo vecāki ir vairāk sazombēti, tad arī bērnam tiek pēc iespējas vairāk, vai ne? Un pēc tam ir skola, tur arī tikai mēs varam mazos mūsu aizsargāt vienīgie. Tas notiek, kad vecāki arī ir sazombēti un nesaprot neko un mēģina bērnam ielikt tās rāmjus un visu un tos stereotipus jau kopš bērnības. Viss tev ir jābūt, tev ir jāsēž, tu nedrīksti runāt, nedrīksti iet čurāt, nedrīksti staigāt, nedrīksti pretīm runāt, nedrīksti to, nedrīksti šito. Mazie saules stariņi nobīstās un nesaprot, kas te notiek, kā viņam dzīvot tālāk, ko viņam darīt vispār. Un tad jau viņi to visu uztver arī par normu. Kas ir skola? Skola ir priekš tā, lai iemācītu mums sēdēt rāmjos, lai būtu kā zombijam. Piecelies no rīta, nomazgā seju, iztīris zobus, zobi ir jātīra obligāti. Ārsts saka, kaut arī ir pierādīts, ka viņus nav obligāti jātīra 2 reizes dienā. Tieši pretēji zobopastas bojā zobus. Un tad mēs ejam uz skolu, mēs nedrīkstam nokavēt, mums ir jāgaida zvans, mēs kā zombiji, kā robotiņi kaut kādi hop, pa zvanu, apsēžamies matiņu uz sāna, rociņas saliktas, klausāmies kaut kādu svešu tanti vai onkulīti, ko mums stāsta, bet mēs esam miegaini. Tas process, ko mums stāsta, tas nav īpaši svarīgs, vai bērns iemācās vai neiemācās, tas nevienu neinteresē. Tiek parādīts skats, tas ir ļoti svarīgi, ka tas ir tieši tāpēc, lai mūs iemācītu, vai ne? Bet īstenībā, ja tas tā būtu, tad tam tiktu veltīts laiks tieši mācīt bērnu, nevis kontrolēt viņu, saprotat? Jūs taču redzat ikdienā, vienkārši atslēdziet mazliet smadzeni un tā no malas paskatāties uz visu šito situāciju. Kas tiek darīts? Kas tiek vispār valstī, vispār visumā, kas notiek? Ar tiem pat pieņemsim... Labi, skola tas ir pirmsākums. Parunāsim par pieaugušo dzīvi. Tie pat ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, vai ne? Priekš kā tas viss ir? Lai turētu visus grožos. Lai valsts pelnītu naudu, tas ir vēl papildus ienākums, bet pats pamatpienākums ir turēt grožos visu. Ne jau kādu interesē drošība cilvēku vai vēl saziņkās. Tiek domāts visu laiku, lai pēc iespējas vairāk mūs padarītu par robotiem. Tikai un vienīgi. Mūsu mazie, kad piedzimst, viņi skrien, viņi priecājas, viņam parādi puķīti, viņi priecājas, viņi atplaukst. Iedod buču uz vaidziņa, viņš taču tas ir pats svarīgākais, kas ir uz pasaules. Tas, kā dzīvo mūsu mazulīši, viņi dzīvo pareizi. Viņam nav nekā svarīgāka, viņam galvenais mamma, tētis istabā, ir pat teiciena dziesmiņa tāda, vai ne? Silta jauka istabiņa, vērza malkas kurināta, vēl saltāka, vēl jaukāka, kad māmiņa istabā. Tieši tā tas arī notiek. Nav nozīmes, cik māmiņai naudas makā, vai tur vēl sazinkas, vai vēl sazinkas. Un jā, jūs tagad varbūt daļa teiksiet, bet tas taču ir svarīgi. Atkal ieliktais stereotips. Svarīgi ir kas? Svarīgi ir, lai visa pietiktu, lai būtu ko ēst, būtu jums virs galvas, būtu ko uzģērbt. Tas, lūk, ir svarīgi, lai būtu par ko ārstēties. Bet ja mēs dzīvosim pareizi, tad arī ārstēties nevajadzēs. Un viss. Kas mēs visu dzīvi tiecamies pēc kaut kā skrienam, pelnam, atdodam savu bērnu audzināšanu kaut kādām svešām tantēm, onkuļiem, paši skrienam, maucam, daram kaut ko. Kur paliek prioritātes, kur paliek ģimenes vērtības, kur paliek vispār cilvēcīgās vērtības. Un tāpēc arī, lūk, ir tās visas skolas, augstskolas un tā tālāk. Mēģināsim varbūt ieklausīties sirsniņās, savos bērnos ieklausieties. Es ar te vienu postiņu redzēju, meklēju privātu skolotāju. Meita vai neatceros dēls nepavilk matemātiku vai ne. Kas tas ir matemātika? Pirmais. Es uzdevu komentārā jautājumu, kā jūs pajautājat bērnam? Viņu vispār tā tēma interesē 5. klase vai kura tur. Galvenais ir nolikt, lai mācītos vai ne, lai tik cilvēki slikti nerunā un tā. Tas nekas, ka jūsu bērns sēdēs, raudās ikdienā.
ka viņš noslēgsies, ka viņš ienīs sāks šito pasauli. Tas nekas, ka viņš grib zīmēt, varbūt viņš grib varbūt ar sportu nodarboties, vai ne? Galvenais ir, ko cilvēki saka. Prioritātes ir mazliet citas. Ne mazliet, bet ļoti, ļoti, ļoti krasi. Tiešām, kāpēc gan nevarētu skola sākties 10? Kāpēc visi šitie rāmi? Kāpēc? Izsakat viedokli. Varbūt kādam ir cits viedoklis par šo, vai arī cita ideja, vai vēl kaut kas.